Māra Šlēziņa īstenotais sociālais projekts pēdējos 6 gados gluži kā lavīna vēlies uz priekšu, un pašlaik ielu vingrotāji sastopam jau vairāk nekā 20 pilsētās. Arī tukumnieks Andrejs šai kustībai pievienojies pateicoties Mārim, bet tagad viņa vadībā Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrība atklāja jau 2. sezonu. Un galvenais, kad es šitajā visajā kustībā mēģinu pievērst mazos, lai viņi redz, kā tas ir, ka tas dod tikai pozitīvu rezultātu, nevis kaut kādas negatīvas atsauksmes. Par saviem aktīvistiem Andrejs sauc apmēram 30 visdažādākā vecuma jauniešus, un, lai gan ielu vingrošanai nav vajadzīgs speciāls aprīkojums, interese augusi līdz ar 4 multifunkcionālo ielu trenažieru uzstādīšanu pilsētā. Es jau šo mēnesi jau esmu beigas sācis tā trenēties. Un piesaistu šiem pulciņam, kad 3. mēnesi jau. Ko tu esi iemācījies? Frīstāt trikus. Grūti? Tā, jāmācās ir. Ielu vingrošana ir sporta veids, kurā pamatā tiek strādāts ar sava ķermeņa svaru un fizisko spēku, bet zināmā mērā tā ir arī radoša izpaušanās. Viens iemācās, un tad, kad iemācās, tad arī pasaka pārējiem, kā pareizi palikties vai kaut ko tādā garā izdarīt. Māca, viens otram māca. Arī internetā ir pieejami visādi videoklipi, kurus cauri vakar skatās. Tā es vismaz pirms gada darīju. Pašlaik gan Māris skatītāju rindās. Pirms gada priekšroku devis ģimenes dzīvei, un šodien ar Stienu iepazīstina savu mazo dēlēnu, bet noteikti atgriezīšoties pie ielu vingrošanas, kad puika būs paaudzies un trenēties varēs abi kopā. Latvijā dibināta arī Pasaules ielu vingrošanas federācija, kurā šobrīd jau ir 121 organizācija no 77 valstīm.